Esiet sveicināti Ilgtibēta hokeja līgas skatītāji. Šodien savā starpā tiksies Prizma un Rīgas hokeja skola komandas. Turnīrā viņš aizdīja apsīts iedzena ripu dziļāk pretinieku teritorijā. Šeit būs noteikuma pārkāpums, tur skaidrs. Te arī cenšas pārmācīt Paulovu jaunie spēlētāji. Tajā 4 minūtes Paulovs pavadīs noraidīto soļu, tikmēr pretbrukumā dodās Prizma. Brakmanis nemet tagad izpildu metienu, dziļāk zonā, lai partneri var nostāties. Norāda Apfelbaums labā metiena pozīcijā, līdz metienam tomēr netiek tagad iespēja, bet arī plido garām vārtiem. Vēl viena laba izspēle vārtu priekšā bija Kīmovs jau tālā vārtu stabu gaidīja Apfelbaums. Laba piespēle, Ezīša metiens tiek atsist un vēl viena metiena tiek galā. Vārtu priekš labi notīrīja. Te būs noteikuma pārkāpums jaunajai maiņai. Šī epizode ir jāizvērtē, cik tālu pretspēlētājs ir no laukuma apmales, lai izvairītos no šādām situācijām. Vārti! Jā, ir vārti! Sākumā šķita, ka vārtu gūmā tomēr labi nospēlēja vārtu stabs, bet beigās tomēr ripa nonāk Ivan Kuftērins sargātajos vārtos, un Prizma atklāja mača rezultātu. 6 sekundes bija nepieciešams otrajā vairākumā, lai gūtu vārtus mainieku hokeisti. Brakmanis saglabā ripu zonā, skaista piespēle, būs piespēle vārti! Emils Ezīts izceļās jau ar otro vārtu gūmu šajā mačā. Pēc skaistas izspēles nodrošina arī otros vārtus vairākumā. Abas komandas spēlē arī pilnos sastāvos. Kristers Bormans ir devies laukumā. Izmanto labi iespēju un Sidašs tomēr ripu notver. Bet netika arī precīzi uzņemt. Milleram piespēle Bīriņām. Pie Kīmovs otrā malā. Nesavalda viņš ripu un iemet ripu vienkārši krūtīs. Prizmas komanda ir trešā vecākā, 24 ir šis vidējais vecums. Kīmovs met un Kuftērins atsit. Diezgan precīzi to nolasīja Rīgas komandas spēlētāji. Iļušins apslido, viens metiens un netiek līdz atkārtotam metienam. Tālāk jau Ciprusam ļoti cieši spēlē arī Rīgas spēlētājs saviem pretspēlētājiem. Tagad Millera metiens bloķēts. Rīgas jaunā maiņa un tās arī ir tās iezīmes, kas var atnest punktus uzvaru arī viesu hokeistiem. Pols labā ātrumā metiens, atkārtot metiens Spīguls tomēr netiek. Labi epizode izveidojās. Šeit tomēr piespriež noteikumu pārkāpumu Spīgulim. Redzam, arī šajā epizodē labi nostājušies ir Rīgas spēlētāji. Viss piespēle līnijas nosaks, bet šeit labs moments un vārti! Tas ir hat-trick! Emils Ezīts parūpēs par trešo vārtu gūmu šajā mačā. Pagaidām līdzjūtēji diezgan kauturīgi. Capuris vēl nelido, bet varu pēc spēles vai vēlāk. Bormaņa metiens tiek atsists. Stromberga metiens arī tiek atsists. Neizdodas Ezītim tomēr gūt ceturtos vārtus un izskatās, ka tomēr izdodas. Tiešām Emils Ezīts būs tas, kurš izcēlās ar ceturtajiem vārtiem šajā mačā un arī vairākumā. Būs jānoskatās vēlreiz atkārtojumā, bet ļoti iespējams. Ja Nūja lido, teikt, sejā pēc metiena, apsītim arī spēcīgs metiens, to viņš apliecina. Apfelbaums apslido vārtus un arī gūstos. Ieraida ripu vārtos. Jau panāk 5-0. Vārti!
6-0. Un Dāvis Traupi izceļās ar pirmo vārtu gumu šajā sezonā. Jā, nu, šī spēle noteikti neliecināja. Vismaz spēles pirmā daļa, ka varētu būt tik graujošs rezultāts, bet beigu galā Pavlovs iespēlēja Jekimovam. Jekimovs, Pavlova metiens, Guftēriņš to notara. Vēl viens metiens, vārtī! 7-0. Jā, nu brauc pāri ar ceļu rulli Prizmas spēlētāji pāri Rīgas hokeja skolas sniegumam. Pēdējās sekundes vēl palikuši šajā mačā, un līdz ar to spēle ir noslēgusies ar rezultātu 7-0 panākums Prizmas komandai, 4 vārti Emīlam Ezītim.